Tā, labrīt, dāmas un kungi, man sekotāji labvēļ un nelabvēļ. Kādu brīdi pa mums nekas nav dzirdams, jā, jo tas arī saprotams. Mēs tagad atrodamies tā tēlaini izsakoties Austrālijas dirsā, jā. Tas ir pa vidu starp Dienvidu Austrāliju un Rietumu Austrāliju, bet pašā apakšā. Un tas sanāk tā, ka te nekā nav. Te visbiežāk ir tā, ka te nemaz zonas nav, jā. Te arī mašīnu nav un te vispār nekā nav. Un tad ir tā, ka mēs tagad braucam uz Rietumu Austrāliju un mēs faktiski tūlīt šķērsosim Rietumu Austrālijas robežu. Jā. Mēs te nobraucām maliņā izdarīt vienu nelegālu lietu, jo gribat ticiet, gribat neticat, bet starp Dienvidu Austrāliju un Rietumu Austrāliju ir robežu kontrole, jā. Bet viņa nav tāda, kā jūs iedomājaties, ka tur bauda pasis, jā, un ielīmē tev vīzu un tā. Nē, tev bauda vai tev nedod Dievs nav paņemts līdzi tomāts. Jo viņiem, karočies, es esmu uz dīrs, viņam nepatīk dārzeņi, jā, viņam nepatīk dārzeņu un augļi, jā, ja tev ir tomāts, tu vari dabūt pamatīgāko sodu, ja tev ir tomāts un kivī un, piemēram, vēl kartupels, vecīt, tas jau velk uz, pavisam nopietni, tur ir kaut kā 20 gadu to var dabūt, jā, stingrā režīma kolonijā. Un, ja tev nedod Dievs vēl ir mēdus, jā, tas velk uz augstāko sodu mēru, ja tev ir viss tās lietas un, pirms vēl ķiploks kaut kur kabatā, pizdiets tev nošauj, jā, tev ģimeni iznīdē, jā, tur divus labākos draugus vēl novāc, pilnīgā dirsa. Un mums tās lietas ir, un mums viņas ķipa ir, jāpārvēd pāri, viņas var izmest, jā, bet, es viņas pirku nesen veikalā, nesen 500 km atpakaļ veikala, es viņas netaisos mest ārā. Tagad mēs piestājam, saslēpsim visu kaut kur, redzēs, vai mūs baudīs vai nebaudīs, jā, jo, pirms to medu man vispār robčiks ir iedevis, jā, tas ir, kā tikpat kā, tas medus man tikpat kā bračka tagad, kā es viņu tagad atstāšu kaut kādā mežmalā. Tad tagad, jā, mēs tagad visu kaut ko saslēpsim tādās, diezgan neacīm redzamās vietās, un tad brauksim un skatīsimies, jā, vai tā robežu kontrole strādā vai nestrādā. Un tad stāstīšu jums vēlāk. Tā, esam tikuši pārobežai, jā, baudīja, prasīja, vai mums ir nelegālas lietas, jā, es saku, ir kokaīns, ne, kokaīnu var vest, jā, galvenais, lai tomāts nav. Es saku, tomāts nav, jā, viss kārtībā, bet prasīja atvērt leduskapi, prasīja atvērt kasti ar sauso pārtiku, tur, kur pārslas un visādi šitā huīna. Bet viss kārtībā, jā, tikām pāri, nekas, jā, ne ķiploks neaizgāja boja, robčik tavs medus arī pie dzīvības, tā kā viss ir, bet mēs vēl nepārkrāmējamies, tāpēc, ka tūlīt būs vienīgā pilsētiņa, kas vispār šeit ir, var parādīt cilvēkiem, cik ir līdz nākamam pagriezienam. 709 km draudziņi. Pīs taisni un pēc tam pa kreisi. Sakot, pīs tik taisni. Šodien taisni, jā, trešdien griezies pa kreisi. Tā kā mēs izbrauksim cauri šitai te Euklai, vai kā viņi tur sauc. Un tad mēs saliksim atpakaļ dārzeņus, tā kā viņiem pienākās, kā es arī esmu cilvēks ar pieredzi, maz te vēl viens checkpoints vai vēl kaut kas. Tā kā īsumā tā, jā, var pārvest, vienīgi bikucīt jānoslēp, jā, nevar tādās acīm redzamās vietās, bet mazliet vajag, jā. Tas arī viss braucam, 708 palikuši, tūlīt jau būsim klāt, jā, labi, davai. Tātad no tiem mentajiem kilometriem esam nobraukuši kaut kāds 150, un kas ir pamainījies, draugi, precīzi nekas, ja pilnīgi un galīgi nekas. Ir parādījusies saulīt, jā, tā ir vienīga atšķirība, daba copy-paste, pa ceļam esam apdzinuši vienu to saucamo road trainu, mašīnu ar 3 piekabēm, tāds pamatīgs, jā, bet viņi te apdzīt diezgan vienkārši, tikai pīstaisni draudzīgi, jā. Un pretī braukuši kaut kāds, varbūt 20 mašīnas, es domāju, ka tik daudz nav, bet, jā, kaut kas ir braucis pretī, nav tā, ka vispār nav kustība, bet, tu principā brauc
tepat ir zīmes it kā, ka ir ķēnguri, pat bija zīmes, ka ir kamieļi, bet nu te neviena fucking dzīvība nav. Te vienīgais, ka kaut kāds putns par etam. Te pat notriek to ķēnguri nav, jā. Nu un tad Raslabonā braucam. Man vispār konkrēts Raslabons, jā, es pat pie stūras neesmu, jā, šobrīd pieliku savai. Es saku, nu, pīs taisni vienkārši, jā, pīs taisni un otrdien pa kreisi. Tā kā braucam Raslabonā, viss normāli, jā, ja nu akurāt kaut kas mainīsies, tad pastāstīšu, bet principā te nekas nav, pilnīgi nekas nav, jā, pa laikam ir kaut kāda stāvvieta, bet lielākoties viņas ir tādas, nu, kur tu var vienkārši nobraukt ceļa malā, un tur tiešām pilnīgi nekā nav, tur pat gruškas nav, un līdz ar to šī ir tā Austrālijas daļa, kur diezgan piedirsts ir, jo, nu, cilvēki apstājās, protams, zin kā izmest kaut kādu pudeli vai vēl tur kaut ko, nezinu, nolikt kluci, jā, nu, un tad noliek attiecīgi kluci, tāpēc, ka toaletes te arī nav. Nu, tad jā, nu, tad tā brauc, un tad citreiz ir kāds stāvviet, kurā ir gruškastes, jā, cik bieži viņas ved ārā, es, protams, nezinu, jā, pieļauju domu, ka ne pārāk bieži. Nu, un tad, jā, tu vienkārši brauc, tu vienkārši eksistē. Uz šitā ceļa tu vienkārši eksistē. Ir labi, ja ir 2 šoferi, tad tu vari Raslabonā pasēdēt. Jā, var iedzert tālu, var iešņaut kokaīnu, bļaļ, var ripas paripināt, nu, jebko, izklaidēs jebko. Un tas ir pilnīgi droši, ka tev neapstādinās, jo nav kam apstādināt. Nav kam, jā, nu pilnīgi nav kam tev apstādināt. Tā kā tuvākā kaut kāda apdzīvotā vieta, kur ir benzīna tanks, vispār, man liekas, šobrīd ir kaut kāda 500 km tālumā. Tā kā droši var maukt, tāds brīnums var taisīt, var uzzināt, uz cik tev mašīna iet, jā, var braukt, ja tev, nezinu, ja tev ātrums atļauj uz 200, nu oficiāli 110, bet es saku, nu te policija pēdējo reizi bijusi, nezinu, nu te vispār nav bijusi noteikti, viņi nemaz nezinu, ka šitā daļa eksistē, bet pieļauju domu, ka, nu, tajā pilsētiņā, kas tur ir pēc tur huisa zin cik kilometriem, jā, ka viņi tur ir bijusi 1822. gadā, jā, kad notika, bļēt, fermeru slepkavība, kopš tā laika tur viņi nav bijuši. Nu, tā kā tā, jā, šī ir tāda Austrālijas daļa, kur tu vienkārši eksistē, jā, bet mēs maucam tālāk. Vispār garais taisnais ceļš izrādās pat nav taisnākais ceļš, jo taisnākais sākās reku šeit 90 jūdzes, jā, vai 146 kilometri, kas ir taisnākais ceļš Austrālijā. Austrāļi paši saka, ka tas ir pasaulē, bet viņi dirž. Tas ir tikai Austrālijā, respektīvi, ja tu šito ceļu labi zini, tu pa ceļam var pagulēt. Ja mierīgi, tikai pistaisni, draudziņi. No zīmes 146 kilometri velc tikai taisni. Jā, tas, lai saprastu mērogs un apjoms šitam te, bļaļ, kontinentam, jā. Nu, kaut kā tā, nu, brauksim, ko darīs. Nu, draugi, jā, izskatās, ka būsim pievarējuši šito te Milus gabalu, palic mazāk pa 100 kilometriem, un tad tā, nu, tā taisnā šosei pa lielam arī beidzās. Kopsumā kaut kādi 1700 kilometriem pa nekurieni, jā, nu, tas iedomājieties, jūs maucat no kaut kādas Liepājas līdz Horvātijai, un jums pa ceļam ir nekas, jums pa ceļam ir nekas, jums ir 2 uzpildu stacijas, 2,5, jā, un viņas ir, nu, tādas, kur, nu, tādas interesantās, jā. Jā, redzēju vienu toaletu, varbūt ir 2, pāris apstāšanās vietas, pilnīgi nekāda pilsētiņa, pilnīgi nekāda, ja apdzīvots vietas ir kaut kāds, pat neapdzīvots vietas, vienkārši benzīna tanks, un viņam apkārt ir nekas, es gribu salīdzināt kaut ko, bet nevar. Principā, jā, 6 iedzīvotāji, varbūt 10 iedzīvotāji, no kuriem notika 4 strādnieki, kas tur strādā. Neviens veikals, tad, nu jā, iedomājieties, jūs tagad braucat tā prātīgi līdz kaut kādai Horvātijai, un vienkārši huja vaiti, jā. Bet, kā redzat, ceļš uz beigām pamainījās, bet tas ir pēdējie burtiski 20 kilometri, jā, pazuda tas tuksnešainā ainava, pazuda tie mazie krūmiņi un tā, un
Šis ir tipiskais Austrālijā, un visu to lielo, milzīgo gabalu mēs esam nobraukuši. Tas ir tāds video, lai jūs iepazīstinātu ar plašumiem, Austrālijas lielumiem un tām vietām, kur it kā nekā nav. Es pieļauju domu, ka mēs brauksim pa vidu. Austrālijai būs vēl garāki posmi, būs vēl lielāks tūkstnesis. Bet, tā tad apceļot Austrāliju, teikšu, dāmas un kungi, tur bišķiņ vajag iekšu un apņemšanos.